Šīs abas pastas ir ļoti labi izmantot kopā. Piemēram, arī profesionālai pulēšanai. Šitās abas pastas ļoti labi der. Ir tāds konusveidīgs sūklīts, kurš uzliekams ir uz urmašīnas. Un līdz ar to var ļoti labi un efektīvi sapulēt kaut kādas savādākas virsmas, kur ir jātiek iekšā nedaudz tā kā dziļāk šo konusveidīgo šamīti. Tas ir ļoti labi izdarāms. Līdz ar to lietojam. Pirmais pārējām ar šo Pro 40. Tad, kad viss ir salabots, visi defekti ir novērsti, oksidēšanās ir novērsta, un tad jau pēc tam dzidrātkam spogulītim ejam ar šo Zephyr Pro 25 metāla pulēšanas pastu. Un, protams, neizmirstam lietoti mikrošķiedras lupatiņas. Lietojam tikai un vienīgi mikrošķiedras lupatiņas. Pārējās lupatiņas ir tādas rupjākas un viņas veidos švīkas. Kā tad mēs uzklājam šo Zephyr Pro 40 vai Pro 25? Uzklājam nedaudz tikai uz mikrošķiedras lupatiņas, uzklājam uz virsmas, kuru gribam pulēt, un ar tādām vienmērīgām kustībām apļveida un baigi nepārcenšamies pārspiest, jo var rasties visādi defekti, skrāpējumi dziļāki. Un ar šādām kustībām mēs pulējam virsmu. Bet pēc tam, protams, virsma ir jātīra no kaut kādiem putekļiem vai arī, nezinu, metāla skaidiņām vai gružiem, un tad tikai mēs pulējam virsmu.